Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Alberts Einsteins ir teicis, dzīve ir kā brauciens ar divriteni. Lai noturētu līdzsvaru, ir jāturpina kustība. Bet kurā virzienā doties? Atbildi meklēja Annas ielas svētku dalībnieki. Mašīnītes, kuras piedalās sacensībās, zēni pagatavojuši paši savām rokām, un vēl jaunatnes tehniskās jaunrades namā jaunie konstruktori veido raķetes, gandrīz kā īstas. Citos pulciņos notiek koka rotaļlietu izgatavošana vai, piemēram, ķīmisko brīnumu realizēšana. Visi šie sasniegumi rīdziniekiem tika demonstrēti Annas ielas svētkos, kuri šajā gadā notika jau 19. reizi, un vienmēr tie pārvēršas jaunos iespaidos un atklājumos. Ļoti svarīgi man šķiet, ka pēc skolas bērni var atnākt uz šādām vietām kā tehniskās jaunradas nams, jo tiek mainīta vide. Šeit ir pieredzējuši pedagogi, kas ir profesionāļi savā jomā. Ir radītas unikālas darbnīcas, jo nav daudz tādu iestāžu, kur ir tik daudz darbnīcas, kurās tiešām var praktiski darboties. Jaunrades namā ir 40 darbnīcu, katra no tām noformēta īpašā dizaina stilā. Te viss ir paredzēts, lai 1600 skolēnu varētu produktīvi strādāt. Visiem tiek veltīta individuāla pieeja. Bērni mācās domāt, aprēķināt savas darbības vairākus soļus uz priekšu. Te viņi atrod domu biedrus un iegūst pieredzi. Manuprāt, tehniskās jaunrades nams Annas 2 ir viena no labākajām vietām, kur vispār apgūt astronomiju, jo es pats šeit esmu mācījies, un arī šobrīd šī ir viena no praktiski vienīgā iestāde Rīgā, kur var apgūt astronomiju, tiešām astronomiskā vidē, kā jūs redzat. Jaunatnes jaunrades nams Vidzemes priekšpilsētā tā ir vienīgā vieta Rīgā, kur iespējams nodarboties ar automobīļu modeļu izgatavošanu un raķešu būvēšanu. Viens no tā absolventiem ieguva godpilno 3. vietu pasaules čempionātā. Viņš starptautiskajai žūrijai piedāvāja radiovadāmu raketu plānu. Un šis ir tas modelis, ar kur es lidoju konkrēti. Tas ir lidmašīna ar principā planieris ar raķešu dzinēju. Ar raķešu dzinēju viņš tiek uzšauts augšā 200 metru augstumā, un pēc tam viņam ir jānoplinē 6 minūtes. Lai bērni spētu iegūt iemaņas radošās darbībās, nākamo Einsteinu un Koroļovu māmiņām dažreiz nākas izstāvēt garu rindu. Tas tādēļ, ka jaunrades nams ir tā vieta, kur dzīve rit kustībā, un tie, kuri to dzīvo, priecājas par katru dienu. Cienījamie klienti, video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma Rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV tā ir lieliski iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Higienas līdzekļi sen jau kļuvuši par pirmās nepieciešamības priekšmetiem. Mūsdienu sievietes priekšroku dot dabīgiem produktiem, kas ir piemēroti arī alerģiskai ādai. Visos laikos sievietēm ir bijis daudz pienākumu un rūpju. Darbu un uzdevumu virpulī nevienmēr ir viegli visu uzspēt. Lai cik nebūtu rūpju, nevajag aizmirst par savu komfortu, ērtību un personīgās higienas līdzekļiem. Ja saskaita visas menstruālās dienas, sanāks ap 7 gadiem. Pirmie ziņojumi par absorbentu izmantošanu parādījās pirms 1000 gadiem. Senajā Eģiptē sievietes kritiskajās dienās izmantoja papirusu, senajā Grieķijā dažādus audumus, piemēram, zīdu. Polinēzijā priekšroku deva zālēm un jūras sūkļiem. Mūsdienīgā pasaule spēj pārsteigt sievietē ar personīgās higienas līdzekļu daudzveidību. Šādā lielā piedāvājumā svarīgi izdarīt pareizu izvēli. Sijā Enagam piedāvā higieniskās paketes magoni. Ar ko tad magoni ir īpašs un ar ko mēs vēlamies uzrunāt sievietes? Nevienā no magonas produktiem nav izmantots ražošanas procesā krāsvēls un aromatizētāji. Līdz ar to
šīs paketes ir īpaši ieteicams lietot sievietēm, kuras ir alerģiskas un kurām rodās šī alerģiskā reakcija šādu produktu lietošanas laikā. Visdažādākie ielikņu magone veidi ir paredzēti visiem vecumiem un visām dzīves situācijām. Tās var izmantot jaunietes un sievietes pēc dzemdībām un operācijām, kā arī vecākas dāmas. Mūsu starta komplektā ir 3 veidi dažādas higiēniskās paketes. Viena ir ikdienas ieliknīši, kuriem ir ļoti mīksta virskārta, gaisa caurlaidīga, un kas ir būtiski, kad šo ieliknīšiem netiek arī izmantot ļoti stipra līme, līdz ar to saudzē veļu lietošanas laikā. Piedāvājam 2 veidu higiēniskās paketes. Viens ir plānās higiēniskās paketes ar ļoti arī mīkstu, gaisa caurlaidīgu virsējo kārtu, papildus absorbentiem, kas nodrošina tātad šo uzsūkt spēju. Trešais veids, ko piedāvājam, ir biezās higiēniskās paketes. Šis ir ļoti tīrs produkts. Produkts sastāvā tikai šī plucinātā celuloze ar gaisa caurlaidīgu virsējo slāni. Produkcija magone ir pieejama Maxima XX un Maxima XXX lielveikalos Iki, Stokmen, Daba Tev, Jelgavā un Ogrē veikalā Top, kā arī interneta veikalos. To, ka pārtikas automāti pilnībā aizvietos pārdevēju un oficiantu darbu, ir tikai laika jautājums. Arī Latvijā ir mūsdienu tehnoloģiju pionieri. Pateicoties tirdzniecības automātiem, mums nebūs jāstāv garās rindās un jāprobežojas ar gaužām pieticīgu preču piedāvājumu. Atliks tikai samaksāt, nospiest produkta numuru, un tas tev būs jau rokās. Tirdzniecības automātu tirgū kompānija Jofemer ir vairāk nekā 40 gadu. Tā ir līdere pasaules tirgū šāda veida tirdzniecībā, un arī Latvijā jau ir tās pārstāvis. Mūsu produkcija ir Spānijā ražoti tirdzniecības automāti, tātad automatizētās tirdzniecības iekārtas, kas dod gan kafiju, gan sīkpreču iepakojumu pārdošanai. Uzlauzt iekārtu ir ļoti sarežģīti, lai kā to gribētos. Automātu aizsargā antivandaļu korpuss, kurš izgatavots no 1,5 mm tērauda, aprīkots ar zirnekļa atslēgu un speciālu cilpu uz durvīm. Tādi automāti darbojas daudzās pasaules valstīs no ASV līdz Krievijai. Jofemer Latvijas tirgum piegādā ne tikai tirdzniecības aparātus, bet arī kafijas pagatavošanas aparātus. Tajos pagatavotā kafija kvalitātes ziņā atbilst kafijas cienītāju visaugstāko prasību līmenim. Pirms pagatavošanas pupiņas tiek pārmaltas, pie tam šis process tiek īstenots ar ciparu kontroli. Pēc tam kafija tiek dozēta. Spāņi izveidojuši tehnoloģiju, kuras rezultātā kafija automātā pirms padeves dozatoram tiek samitrināta. Dzēriens tiek gatavots zem spiediena virzot ūdeni cauri maltajai kafijai. Rezultātā tiek iegūta brīnišķīga aromātiska kafija, un tā nav vienīga automāta Jofemer priekšrocība. Kafijas automāta pirmā priekšrocība ir kafijas grupa, tas, kas viņu atšķir pilnīgi no visiem citiem aparātiem. Otrs ir drošais izpildījums tērauda. Tirdzniecības automāta priekšrocība ir tā, ka ir sērijā gan ar liftu aparātu, gan bez sērijas un ļoti lielā produktu ietilpība. Ja jums nav laika pusdienām, bet kafejnīca atrodas tālu, šis automāts ir problēmas ideāls risinājums. Sākot ar siltiem ēdieniem un beidzot ar visgardāko kafiju, kura pagatavota vispareizākajā veidā. Lazdonas piensaimnieks turpina pārsteigt mūs ar jauniem, svaigiem un dabīgiem produktiem. Izstādē Rīga Food tos nogaršoja simtiem apmeklētāju. Piens ir cilvēka uztura neatņemama sastāvdaļa. Sākot no bērnības līdz vecumam cilvēki lieto šo noderīgo produktu, kas dod viņiem dzīves spēku. Akciju sabiedrība Lazdonas piensaimnieks jau vairāku gadu garumā, glabājot savas tradīcijas un turpinot jaunu produktu izstrādi, ir spējusi radīt ekoloģiskus piena produktus, kas ir atpazīstami un Latvijas pircēju iemīļoti. Uzņēmuma sortimenta klāstā ietilpst dažādu veidu piena produkti – piens, sviests, biezpiens, siers, kā arī skābi piena produkti – kefīrs, paniņas. Patērētāju īpaši iemīļots ir kļuvis krējums raženka. Akciju sabiedrība Lazdonas piensaimnieks piedāvā ļoti plašu klāstu. Patreiz visjaunākie produkti ir rīsu piens, 10% skābais krējums un tūdaļ nākošu nedēļu nāks tirdzniecībā 35% saldais krējums. Lazdonas piensaimnieka produkcijā ietilpst arī vairāki desmiti pilnpiena produktu, kas papildina sortimenta daudzveidību. Saldos ēdienus mēs piedāvājam dažādus, gan kremus, krējumu, ar auzu pārslām, krēma, krēmu, ar vaniļas, rīsu krēma, kremus.
Būs jaunie rīsu krējuma kremi ar dzērvenēm, ar smilšēršķu un mango piedevu un ar plūmju. Lasdonas piensaimnieka produkcija tiek ražota tikai no Latvijas zemnieku ražotā piena. To apliecina uz piena produktiem esošā zīme kvalitatīvs produkts Latvija. Zaļā karotīte apstiprina produktu augsto kvalitāti, kā arī to, ka lasdonieši savos izstrādājumos izmanto pašmāju izeivielas. Mums ir dabīgi produkti bez konservantiem, nav ēvielas klātu. Pateicoties svaigajai un dabīgajai produkcijai, uzņēmums ir guvis daudz godalgotu vietu dažādos konkursos un degustācijās. Šogad Riga Food 2012 nebija izņēmums. Šajā izstādē saņēma skābais krējums 25% svara bronzas medaļu un saņēma 2,5% piens pudelēs. Cilvēki arvien vairāk pievērš uzmanību savam veselīgam uzturam, un Lasdonas piensaimnieks, radot jaunos produktus, tieši vērš uzmanību uz to dabiskumu un svaigumu, kāds ir arī šis saldais krējums. Cilvēki arvien vairāk pievērš uzmanību veselīgam uzturam, tāpēc Lasdonas piensaimnieks savu pozīciju Latvijas piena tirgū spēj noturēt pateicoties nevien plašajam un kvalitatīvajam produkcijas klāstam, bet arī to dabiskumam un svaigumam. Uzturs speciālisti apgalvo, ka zivju ēdieni ir noderīgāki par gaļas ēdieniem. Piedāvājam veselīgu alternatīvu. Firma Salas zivis palīdz izveidot visīsāko saikni starp jūru un jūsu iepirkumu grozu lielveikalā. Kompānija ir viens no atdzesētās produkcijas piegādes līderiem Baltijā. Bez tam Salas zivis izstrādā arvien jaunus produktus mūsu un jūsu vajadzībām. Krabu nūjiņa. Cik daudz kritisku piezīmju dzirdēts par šo produktu, tomēr nestiepiet roku pēc televīzijas pults. Salas zivis krabju nūjiņas ir unikālas. Tās nesatur konservantus un visu to, kas ietilpst līdzīgā vidējās statistikas produktā. To sastāvā ir 77% dabīgā surimī, tāpēc to derīguma termiņš ir tikai 14 dienas. Dažādās zemēs tos sauc dažādi – ravioli, hinkali, mantī, knelī. Tie ir pelmeņi. Kādreiz tos sauca par austiņām, jo tās ļoti līdzinās jaunajiem VK servises pelmenīšiem pēc Salas zivis pasūtījuma. Tā ir rūpīgi satīta, plāna mīkla, kas neizjūk vārot un uz šķīvi izskatās estētiski un garšīgi. Pat visizvēlīgākais gardēdis atradīs pelmeņus savai gaumei. Gaļas cienītājiem patiks klasiskie pelmeņi ar gaļu. Tiem, kam patīk paeksperimentēt, ir jaunums 12 veidi maigu un garšīgu pelmeņu ar zivi un jūras veltēm. To vidū ir diētiskie pelmeņi ar tunci, foreli, lasi, mēncu, garnelēm, mīdijām, astoņkājiem kalmāriem. Pelmeņi ar mīdijām un spinātiem atgādina tradicionālos korejiešu pelmeņus. Pildījuma sastāvā ir nemazāk par 77% atlasītu čīles mīdiju, kā arī spinātu, olīveļas un tikai 0,7% sāls. Pelmeņu pildījums ar mēncu satur 79% dabīgās mēncas. Masai tiek pievienotas ne tikai zīvis, bet arī sīpoli, pipari, sāls un citas garšvielas. Pelmeņi ar pangasu satur 72% pangasa filejas, pēterseļus, ceptus sīpolus, garšvielas. Sāls ir maz, pavisam tikai 0,4%. Pelmeņi, kuriem nav gaļas pildījums, tiek saukti par vareņikiem. Tie ir īsta klondaika veģetāriešiem, jo tie ir ar kartupeļu, kāpostu, sēņu, žāvētu augļu un svaigogu pildījumu. Variņika no VK servis sniedz debišķīgu garšas baudījumu, tajos pievieno neatšķaidītu ievārījumu, tikai dabīgus augļus un ogas. Galvenais jauno brīnumu variņiku pluss ir pildījumu dabīgums. Tā sastāvā nav olu produktu un garšas pastiprinātāju. Variņika ar ķiršiem ir šī žanra klasika. VK servis speciālisti gatavo tos no kviešu miltu un nogatavojušos ķiršu bez kalniņiem mīklas. Šiem variņikiem piemīt bērnības garša un tie noteikti patiks visai ģimenei. Variņika ar persikiem ir neparasts produkts. Tie satur 48% dabīgo persiku. Variņiki ar upenēm patiks bērniem un pieaugušajiem. To pildījumā ir 68% upeņu. Variņikos ar āboliem ir maz kaloriju, bet labuma veselībai daudz. Latvijas tirdzniecības vietās šie garšīgie variņiki nonāks septembra otrajā pusē. Un tagad pie salduma galda. Vārds želeja daudziem asociējās ar medūzām, bet želeja ir garšīgs un ļoti noderīgs produkts. Ir daudz un dažādu desertu, kurus iecienījuši gan pieaugušie, gan bērni. Viens no tiem ir želeja. Šis krāsainais un vērtīgais deserts pie mums atnācis no Francijas. Tulkojumā želeja nozīmē galerts gēls. Kompānija Alojas Starkelsen pircējiem piedāvā 7 šī franču deserta veidus.
Mūsu sortimentā ir 7 veidi šī saldēdiena. To gatavo ņemot vērā dažādas gaumes un garšas sajūtas. Šie mūsu piedāvātie 7 želejas veidi atradīs savu pircēju. Pagatavošanā tiek izmantotas zemenes, citroni, ķirši, apelsīni, persiki. No želejas desertu pagatavot ir vienkārši. Viss pagatavošanas process aizņem tikai 10 minūtes. Želeju var pagatavot 10 minūtēs. Paciņa jāizšķīdina puslitrā karstā ūdens, jāatdzesē līdz istabas temperatūrai un jāievieto leduskapī. Saldais sastingušais deserts ir ne tikai garšīgs, bet arī vērtīgs produkts. Tā sastāvā ietilpstošais želatīns pasargās no artrīta, tas ir noderīgs kauliem, nagiem, matiem. Šo saldēdienu droši var dot arī bērniem. Tā kā tas ir dabīgs produkts, ko līdz bērns sāk patstāvīgi ēst, no 6 mēnešu vecuma jau drīkst dot arī želeju ar pienu vai saldo krējumu. Želeju ir ne tikai vienkārši pagatavot, bet ar tā palīdzību var realizēt daudz kulināro ideju. Piemēram, uz svētkiem izveidot jautru strīpainu kārumu, dažādām krāsām un dažādām garšām. Var pievienot pildījumu no svaigām ogām un želeju izmantot kā rotājumu. Ar savu recepti dalījās Sofija. Varam, piemēram, paši pagatavot mājās torti. Par dekoru izmantosim apelsīnu želeju. Sagriežīsim apelsīnu šķēlītēs un pārliesim ar apelsīnu želeju. Выложить красиво на форме и залить апельсиновым желе. У вас готовый торт. Aloja Starkelsen piedāvā ne tikai želejas, bet arī 5 dažādu ogu sausos ķīseļus ar kartupeļu cieti. Kompānijas produkciju var nopirkt lielveikalu tīklu veikalos. Žāvēti augļi ne tikai saglabā visas noderīgas uzturvielas un īpašības, bet pat tās pavairo. Kompānija Rigberī piedāvā dabīgus produktus no vietējiem augļkopjiem. Sausie augļi tie ir konservēti vasaras gabaliņi. Ūdenim izžūstot, augļi pārvēršas mikroelementu un vitamīnu koncentrātā. Kompānijas Rigberī ražotie žāvētie augļi un ogas ir pārliecinošs apliecinājums tam, cik lieliskas īpašības piemīt Latvijas dabīgajiem augļiem. Mūsu produkti izceļās ar to, ka mēs visu žāvēšanas procesu veicam ļoti zemās temperatūrās. Līdz ar to augļos un ogās saglabājās visi dabīgie vitamīni, visi antioksidanti un vērtīgās vielas. Kompānijas piedāvājumā ievārījumi cukāti ērtā iepakojumā, kuras īpaši iecienījuši jaunieši, jo tos var paņemt līdzi uz skolu vai augstskolas lekcijām, mērces gaļas ēdieniem un saldajiem desertiem, kā arī sīrupi dažādām gaumēm. No tiem var pagatavot gāzētu dzērienu, pievienot kafijai vai tējai. Sīrupiem, protams, pielietojums ir ļoti plašs, sākot ar limonādēm, gan gāzētas, var taisīt ar gāzētu ūdeni, gan ar negāzētu. Var lietot tējā, liet klāt, kafijā, lai piešķirtu ogu augļu garšu un arī vitamīnus piedot šim dzērienam veselīgumu. Pateicoties unikālajām apstrādes metodēm, sausie augļi un sīrupi praktiski nesatur saharozi. Piemēram, upeņu cukātos ir tikai 2% cukura. Tādi produkti tiek viegli pārstrādāti organismā un ieteicami arī maziem bērniem, jo tie nesatur konservantus un mākslīgās krāsvielas. Ir paredzēts unikāls iepakojums mazuļiem, kuru var izkrāsot. Katru dienu apēdot kaut mazliet šo vasarīgo produktu, iespējams nostiprināt imunitāti, tuvojoties augstajam laika periodam. Iespējams uzlabot ādas, matu, nagu stāvokli. Firmas Rigberī produkciju visā Latvijā var atrast bio un eko veikaliņos. Kosmētiskā līnija Tegoder Cosmetics tika radīta pirms 25 gadiem Spānijā. Sākot ar šo gadu, spāņu kosmētiku var iegādāties arī Latvijā, un to izplata firma Frederiks D&A. Šodien ar jaunu produktu mūs iepazīstinās kompānijas menedžere Marina Tofāne. Labdien! Labdien! Šodien es gribu jums iepazīstināt ar jauno kosmētiku. Tas ir inovācijas beauty komplekts. Sastāvā ir inovācijas eliksīrs, kurš atjauno un reģenerē ādu ar radioliftinga efektu, un inovācijas krēms, kurš pastiprina to efektu. Tagad es piedāvāju iepazīties ar Tegoder kosmētikas līniju mūsu sižetā. Tegoder Cosmetics parādījās pirms 25 gadiem Spānijas ziemeļos un dzimtenē kļuva par populāru produktu. Pašu zinātniskās laboratorijas ikdienu ir aktīvu sastāvu, efektīvu komponentu meklējumos, rūpējoties par patērētājiem visā pasaulē. Zinātniski pētnieciskā centra domu biedru komanda izstrādāja izskata un organisma atveseļošanās līdzekļus.
20 gadu pētījumu un zinātnisko izstrādājumu rezultāts ir preparātu ar unikāliem aktīviem komponentiem radīšana. Tie apvieno jaunākās zinātniskās tehnoloģijas ar austrumu medicīnas un naturopātijas metodēm. Patērētājiem tika radīts ērts produktu iepakojums. Lielas produkcijas sortiments, tās ir 13 profesionālas sejas kopšanas līnijas un 11 ķermeņa kopšanas līnijas. Šāda izvēle ļauj kosmetologam piemeklēt individuālus līdzekļus konkrētam klientam un atrisināt viņa problēmas, ņemot vērā ādas tipu, vecuma īpatnības un estētiskās prasības. Produkcijas izeivielas ir retas un vērtīgas sastāvdaļas, tādas kā zelta orhidejas, kaviāra, korāļu, pērļu pūdera un arabikas kafijas ekstrakts. Kosmētikas iegādēji Latvijas patērētājiem jāvēršas kompānijā Frederiks D&A. Tegodēr katru gadu izstrāda jaunu produktu, un šogad viņš izstrādāja jaunu kompleksu. Tas ir jaunības eliksīrs, inovācijas beauty eliksīrs. Skan ļoti vilinoši. Kas tad tas pa eliksīru? Tas ir unikāls jaunības eliksīrs. No 2 sastāvdaļām? No 2 sastāvdaļām. Tas ir eliksīrs un krēms. Un krēms. Tātad, ja mēs izmantojam šo jaunības eliksīru, kļūstam pa 10 gadiem jaunāks. Droši. Droši. Jūs gribējāt pieteikt konkursu. Lūdzu, Marina. Konkursā ir 3 jautājumi. Pirmais jautājums ir, kā sastāv ikdienas sejas ādas kopšanas procedūras? Otrais jautājums ir, kas veicina celulīta rāšanos, kas to izsauc? Un trešais jautājums ir, kāda ir galvenā ādas funkcija? Lūk, tātad 3 jautājumi. Un mums šeit ir 5 balvas. Jā. Ja? Tie, kas pirmie 5, kas pareizi atbildēs uz šiem jautājumiem, dāvanā saņems vienu no brīnišķīgajām balvām. Jums ir jāraksta uz pasta adresi avideo@avideo.lv, un jums ir iespēja vinnēt šo brīnišķīgo balvu. Un vēl būs 5 balvas no žurnāla Cosmetic Baltic un Professional. Tie, kas nākamie 5, kas pareizi atbildēs uz šiem jautājumiem, saņems no žurnāla gada abonementu. Tātad rakstiet uz avideo@avideo.lv. Dāvanas izvēle vienmēr ir grūta, bet ir tādi veikali prasmīgām rokām, kur var iegādāties visu nepieciešamo, lai radītu to pašiem. Uzdāvināt sievietei rotas lietu vienmēr ir piemēroti. Divi tik patīkami ir saņemt kakla rotu, rokas sprādzi vai auskarus, kurā esat ielicis daļiņu sevis. Tādā rotas lietā ir radošas pieejas pazīme, tiekšanās pēc oriģinalitātes un tādu žēl arī aizdāvināt tālāk. Kā radīt izsmalcinātas, rokām darinātas skaistumlietas jums ieteiks profesionāļi. Mūsu pārdevēji vienmēr ir gatavi jums palīdzēt izgatavot savu unikālu rotas lietu. Tam veikalā ir speciāli instrumenti un furnitūra. Roku darinātu dāvanu izgatavošanai ir nepieciešamas dažas stundas, bet gadās arī tā, ka laiks ir dārgāks par naudu. Tādā gadījumā no plašā salona piedāvājuma klāsta var izvēlēties jau gatavu dāvanu. Ja vēlaties nopirkt gatavu dāvanu, izvēle ir ļoti plaša. Mums ir kaklarotas, gredzeni, piekariņi, suvenīri, Ziemassvētku rotājumi. Nesen parādījās izstrādājumi no jaunā materiāla Fimo. Bez tam lielā izvēle ir čehu stikla jabloņeks pērles. И также серебряные изделия из Таиланда. Сравнительно недавно у нас есть в продаже изделия из нового материала Fimo. Nopirktajai dāvanai jūs atradīsiet ne tikai iesaiņojumu, bet arī speciālu futlāri un rotas lietu palikni. Pārāk liela izvēle un nezināt, pie kā apstāties? Nopērciet dāvanu karti un sniedziet iespēju šo grūto izvēli veikt pašam gaviļniekam. Nešaubieties, ka jūsu dāvanas saņēmējam tas sagādās ne mazums pozitīvu emociju, jo ekskluzīvas lietas vienmēr ir patīkamas. Mūsu veikalā jūs pārsteigs lielā rotas lietu izvēle. Aicinām uz mūsu veikalu. Поэтому мы всех любителей украшений приглашаем посетить наш магазин. Apavu veikali Pāris dāvā apaviem otru dzīvi. Šeit var iegādāties pazīstamu zīmolu apavus par 3 līdz 5 reizēm zemāku cenu.
Gada laiki mainās tik strauji, bērniem ātri aug kājiņas, ir nepieciešami apavi īpašam gadījumam. Tieši tāpēc aicinām atrast savu apavu pāri lietotu un jaunu apavu un somu veikalā Pāris, jo šeit var atrast skaistus un ērtus apavus, vienā eksemplārā piemērotu somu un aksesuārus, kā arī interesantas lietiņas ar savu vēsturi. Esat laipni aicināti un gaidīti mūsu jaunajā veikalā Pāris. Mūsu klāstā šodien mēs piedāvājam ļoti plašu apavu, somu un arī bērnu mantiņu klāstu. Jūs vienmēr esat ļoti laipni gaidīti. Mēs strādājam visas 7 dienas nedēļā, ieskaitot arī svētdienas. Veikalu tīklā Pāris ir pārsteidzošs daudzums lietotu apavu, somu, jostu un dažādu sīkumu gan dāmām, gan kungiem, gan bērniem, kas piedāvā Eiropas līmeņa kvalitāti un pazīstamus zīmolus tādus kā Geoks, Skechers, Gabor, Nike, Adidas, Clarks un daudzus citus. Veikals ir padomājis arī par slēpotājiem, piedāvājot slēpošanas zābakus dažādu izmēra kājām, mazām un lielām. Vēl viena tehnoloģija, ko jūs neatradīsiet nevienā citā veikalā, tas ir mūsu dezinfekcijas aparāts Klens. Klens ir aparāts, kas apstrādā jūsu apaviņas ar sudraba joniem un ozonu. Būtībā 8 minūšu laikā ar jūsu apaviem notiek pilnīga tīrīšana. Tiek iznīcināta 99,7% baktēriju, apavi paliek sterili, tīri un patīkami smaržo. Jūs varat nest apaviņas arī no mājām, procedūra maksā tikai 1 latiņu, un jūsu apavi būs gatavi pārzīmot sezonu, vai arī tiks attīrīt no nepatīkamām smakām un baktērijām. Preču pievedums veikalos Pāris tiek atjaunots 6 reizes nedēļā un veikalā pieejamas īpašas atlaides. Iegādājoties 3 pārus apavu, jostu, somu vai citu sīkumu, lētāko no precēm jūs iegūsiet par puscenu. 10% atlaidi piedāvā pensionāru pirkumiem pirmdienās, trešdienās atlaides studentiem, jaunajiem vecākiem atlaides piekdienās, bet svētdienās iepērkas visi ar 20% atlaidi. Īpašas atlaides saņems veikala pastāvīgie klienti, saņemot īpašo klienta karti, kas priecēs ar patīkamām atlaidēm. Apmeklējot veikalus Pāris, jūs atklāsiet plašu preču izvēli jebkurai gaumei, kā arī zemākas cenas un augstu kvalitāti. Esiet laipni gaidīti mūsu jaunajā veikalā Pāris, Nīcgales ielā 2B, tirdzniecības centrā Minska. Ar tekstilu palīdzību var pilnībā pārvērst jūsu mitekļa ierasto izskatu. Iesakām vērsties pie profesionāļiem. Vienkārši profesionālo tekstila dizaineru paņēmieni var pilnībā izmainīt jūsu mājas interjera stilu. Kombinācijā ar pārsegiem, galdautiem un dekoratīvajiem spilveniem skaisti aizkari radīs komforta, mājas siltuma un izsmalcinātas greznības gaisotni. Firmas Kovo-P pamatkolekcijā ir vadošo Latvijas, Vācijas, Spānijas, Francijas un Austrijas ražotāju audumi. SIA Kovo-P jau pastāv 15 gadus tirdzniecībā, un mūsu filiālis atrodas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Talsos. Mēs piedāvājam plašā sortimentā aizskaru izstrādājumus un audumus ražoti Vācijā. Piedāvājam arī šūšanas pakalpojumus. Aksesuāri rokdarbu cienītājiem ir vēl viens kompānijas tirdzniecības darbības virziens. Pircējiem plašā izvēlē tiek piedāvāti diegi, adatas, pogas, čēres, tamborēšanas un adām adatas, viss bez kā nav iedomājams nodarboties ar iecienīto hobiju. Krāsainu izšūtu gleznu nav iespējams radīt bez pilnas krāsainu diegu gammas. Kovo-P nodrošina to piegādi mūsu tirgū tieši no ražotājiem, pazīstamām kompānijām Madeira un DMC. Pārdošanā nonāk arī metalizēti un divkrāsu diegi. Mūsu firma piedāvā gan mazumtirdzniecību, gan vairumtirdzniecību. Piedāvājam plašā sortimentā pērlītes, ražoti Čehijā un Japānā. Pērlīšu sapinumi rada sarežģītus rakstus un neparastus ornamentus. Veiksmīgas pērļošanas noslēpums ir vienkāršs. Ir nepieciešamas ne tikai pērles, bet arī diegs, raksta schēma un vēlme savām rokām radīt skaistumu. Dažādu krāsu, izmēru un formu pērlītes plašā izvēlē ir atrodamas veikalos Kovo-P. Pastāvīgajiem klientiem kompānija piedāvā klientu karti, kas ļauj iegādāties preci ar ievērojumu atlaidi. Bet dāvanu karte ir praktiska izvēle tiem, kas nevar piemeklēt konkrētu dāvanu. Cienījamie klienti, video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā Latvijā vai aiz tās robežām,
Mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma Rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Rudens dārzā tas ir katra dārznieka brīnuma laiks, kad ir jāsagatavo jauni stādi, lai nākamajā sezonā dārzs priecētu ar bagātu ražu. Ja jums vēl rodas šaubas stādīt stādus pavasarī vai rudenī, tad pievērsiet uzmanību šādam faktoram. Rudens stādījumiem ir daudz priekšrocību. Rudens sākums un vidus apmēram mēnesi pirms sala iestāšanās. Tas ir labākais laiks stādu iestādīšanai ar kailu sakņu sistēmu. Stādiņi paspēja pielāgoties līdz ar sala iestāšanos. Apmēram pēc mēneša uz to sakņu sistēmas izveidojas mazas baltas miziņas, uz kurām ar pavasari iestāšanos parādās asni. Tagad nāk rudens sezona, apmēram septembra vidū sāksim rakt jauno ražu, ābeles, bumbieres, plūmes, ķiršus un vēl arī visas eksotiskās kultūras. Kā parasti rudens piedāvājumā būs labākas cenas nekā tas ir bijis pavasarī. Izvēle ir lielāka, stādi ir skaistāki. Visiem tiem, kas vēl šaubās vai labāk stādīt rudenī vai pavasarī, tad tur jāizvēlās, jāizdomā kāda kultūra. Jo ir tādas lietas kā ogulai, kuras ļoti noteikti ir labāk stādīt rudenī. Tāpat tās ziemcietīgākās bumbieru šķirnes, ābeles noteikti var stādīt rudenī. Ābeļu stādi lielākā daļas iesākumā būs divgadīgi. Rudenī ir plašāka dažādu kultūru stādu izvēle. Tagad ir pieejami paši skaistākie stādi visiem iemīļotās ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, upeņu, aveņu, kazeņu, krūmu mēleņu, kā arī ekskluzīvu augu šķirņu stādi, vīnogas, persiki, kā arī hibrīdu šķirnes. Cenas jūs patīkami pārsteigs. Ābele maksās 2,50, bet tā būs tikai rudens cena. Tie, kas paspēs rudenī, tiem būs par tādām cenām. Audzējām vēl arī krūmmelenes, kuras, protams, ir podotas. Tur arī visdažādākās cenas, sākot no 2,50. Visa veida stādus varēs iegādāties zemnieku saimniecībā Gulbji, kā arī sezonas izbraukuma pārdošanā Centrāla tirgū. Ceru, ka visi veiksmīgi ir tikuši galā ar planetāro spriedzi, par kuru pagājušā raidījumā stāstīja Aleksandrs Sokolovs. Bet ko mums gaidīt šonedēļ? Kā es arī brīdināju agrāk, šodien 19. Ir vērojama ļoti saspringta aspekta kulminācija. Nevar runāt par to, ka dienu pirms, dienu vēlāk būs sliktāk vai labāk, jo šo aspektu veido ļoti lēnās planētas, un līdz ar to mēs varam runāt par ļoti saspringtu mēnesi, septembri. Bet tieši šodien, kā es jau minēju, notiek aspekta kulminācija. Šonedēļ ir diezgan daudz precīzu aspektu. Tas parasti ir saistīts ar ļoti konkrētiem notikumiem mūsu dzīvē. Un līdz nedēļas beigām es varu nosaukt vēl dažus konkrētus brīžus. Sāksim ar ceturtdienu. 20. datums ceturtdiena ir diena, kad visvairāk jāpievērš uzmanību bērnu drošībai, lai nebūtu kaut kādas traumas un citas problēmas. Pie tam es arī teikšu, ka ir astrologiem zināma likumsakarība, kad, teiksim, ja enerģija, intelektuālā enerģija nav realizēta, tad arī var notikt konkrētas traumas. Tāpēc labi būtu, lai jūsu bērniņi labāk, teiksim, sēdētu un mācītos vairāk nekā citās dienās, lai nedēļas beigās varētu atpūsties. Jo
tieši nedēļas beigās darbosies viens no labvēlīgiem aspektiem. Viņš ir derīgs arī radošam darbam, bet šaubos, ka svētdien daudzi cilvēki darbosies radoši. Bet šis te pats aspekts arī ļauj mums priecāties, kad mēs kontaktējam ar draugiem. Un tāpēc sevišķi svētdien es visiem novēlu labu atpūtu, veiksmi. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.